Labrīt, Ants! Labrīt! Šorīt pie mums atkal ir plastikas ķirurgs Ansis Ģīlis. Šoreiz mēs atbildēsim uz jautājumiem, kas saistīti ar krūšu redukciju. Jā, tad par krūšu samazināšanu. Labrīt, Ansi, un mans jautājums ir uzreiz, kādēļ sievietes vispār izvēlas samazināt krūšu izmēru? Sievietes, kas izvēlas samazināt krūšu izmēru, lielākoties sūdzās vai nu par pārlieku lielu krūšu svaru, kas velk muguru uz priekšu, kas rada diskomfortu, sāpes. Vai arī par pārāk lielu tilpumu, kas vienkārši ir vai nu neproporcionāls augumam, vai rada grūtības nopirkt apģērbu, peldkostīmu. Nu, labi, un par dzīvi pēc operācijas. Tad viens no jautājumiem ir, vai pēc operācijas iespējams barot bērnu ar krūti? Vairumam pacientu tas ir iespējams. Protams, ja krūtis ir ļoti lielas un šis samazināšanas un pacāšanas apjoms ir ļoti liels, ir viena no operācijas tehnikām, kas mums tomēr neļauj saglabāt krūtsgalus ar visiem pienvadiem. Jā, labi, bet vai krūšu samazināšana var mazināt, piemēram, muguras un plecu sāpes, jo tu pirmīt minēji arī, ka tie ir tātad ar diskomfortu saistīti iemesli? Jā, ja krūšu šis tilpums un svars un forma ir par iemeslu šīm muguras sāpēm un mugurkaula vai plecu deformācijai, tad ļoti lielai pacientu daļai tas ir ļoti liels atvieglojums un šīs problēmas ievērojami samazina. Protams, ja tas ir neliels krūšu samazinājums vai tikai pacāšana, tad liela ietekme uz organismu sajūtām kopumā tam nebūs. Labi, paldies, Ansi. Paldies tev! Līdz rītam! Līdz rītam! Radio Skola.